Labvakar, draugi! Mēs atkal esam šeit studijā, lai ar jums mācītos Dievu vārdu. Šis jau ir 5. raidījums. Mēs esam runājuši par pestīšanu, mēs esam runājuši par pārliecību, esam runājuši par to, ka Kristus ir kungs, esam runājuši par to, cik svarīgi ir Bībele, un šokar runāsim par to, kāda ir lūkšana. Un atkal kopā ar mani studijā sēž mans brālis Modris, kurš ir tā sagadījies, ka viņš ir mācītājs. Paldies Dievam! Un labvakar, Modri! Labvakar! Mēs mācāmies no grāmatas Vektors, kur ir pamat lietas, kas jāzina ikvienam cilvēkam, kurš savu dzīvi uzticējis Jēzum Kristum. Un es jums ieteikšu, jūs skatāties šo raidījumu, apstīties arī iepriekšējos raidījumus. Pēc šī raidījuma būs vēl 2, kopā 7 raidījumi. Katrā raidījumā mēs esam centušies, lai ir kāds cits mācītājs, ar ko runāt un apspriest dažādas tēmas. Un man pašam patiešām patīk, ka man ir iespēja runāt par Dievu vārdu, iespēja runāt par lūkšanu, jo lūkšana ir lieliska lieta. Tāpēc arī iesāksim ar lūkšanu. Debes Tēvs, Tev lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Uzrunā ikvienu cilvēku, kurš šokar skarās, uzrunā arī tos, kur redzēs arhīvā, kungs Tēvs, lai Tava varenā roka burtiski darbojās viņu dzīvēs, un lai viņi iemācās Tev uzticēties un sarunāties ar Tev lūkšanās. Jēzus vārdā. Amen. Jārunā par lūkšanu, un lūkšana ir svarīga vispār sastāvdaļa. Tā kā jebkura saruna cilvēkam ar cilvēku ir svarīga. Sarunāties, kontaktēties ir svarīgi, un tīpaši ar lūkšanu, ka ir jārunā ar Dievu. Un pats Jēzus Kristus, piemēram, kad viņam vajadzēja iet jau uz Golgātas krustu, viņš nevis sarunājās daudz ar mācekļiem, pirms tam, bet pašā pēdējā naktī Ģedzemānas dārzā viņš sarunājās ar Tēvu. Viņam vissvarīgākā saruna bija ar Tēvu, lūkšana ar Dievu. Ja? Un mācību materiālos šeit saka, ka vajadzētu iemācīties iesākt dienu ar lūkšanu. Ja? Es zinu, ka mēs mājās bērnus mācām pie galda pateikties Dievam par ēdienu, dienas gaitā pielūgt Dievu, citi cilvēki saka, ka jālūdz gari, citi saka, ka jālūdz īsi. Mēs par to šokar neparunāsim, cik daudz un cik gari, bet Bībelē ir raksturvietas. Un es izlasīšu pirmo raksturvietu, un tad mēs ar Tevi, Modri, parunāsim par to, kas šajā raksturvietā ir, kādi tur svarīgi vārdi, kas tur ir feini, kas tur nav feini, ko tur vajadzētu darīt, ko nevajadzētu darīt. Dievvvārds ir patiesība, Dievvvārds ir labs. Es izlasīšu Jāņa evaņģēlijā 16:24, tu klausies uzmanīgi, jo tev plāns būs jāatbild. Jā. Tu vari vispār uzmanīgi klausīties? Grūti, bet es mēģinu. Tu mēģini, jo ja te kas es tev ar kāju spēru uzreiz, lai visi var redzēt, ka ir labi. Lasam, Jāņa evaņģēlijā 16. nodaļa 24. pāns. Līdz šim jūs neko nesat lūguši manā vārdā. Lūdziet, tad jūs dabūsiet, ka jūsu prieks būs pilnīgs. Jāņa evaņģēlijā 16:24. Jēzus to saka mācekļiem, kad viņš vēl staigā pa zemes virsu vēl pirms, ja nemaldos, pirms savām ciešanām, ja? Un viņš māca mācekļus, ka viņiem būs vērsties pie Tēva un lūgt Tēvu. Kas tev likās svarīgi vārdi šeit, kam jāpievērš uzreiz uzmanību? Man liekas, visbūtiskākais ir lūgt. Kā tu saki, man teici, lūgt, gari, īsi, daudz. Izstiept roku un gaidīt, Dievs kaut ko iedos? Jā, lūgt ir izteikts lūgums. Ir izteikts lūgums, un man liekas, ka reizēm cilvēki sarežģīja lietas par lūkšanu, ir daudz grāmatu un uzrakstīts. Kāds ir teicis, ka vairāk ir teikts par lūkšanu nekā lūgts. Un es domāju, ka tā ir taisnība, jo arī kristiešiem bieži vien patīk runāt par lūkšanu, bet pati lūkšana izpaliek. Mēs jau sēžam un runājam, mums tā vienkārši ņemam atlikušās 45 minūtes un lūdzam Dievu. Es domāju, mūsu uzdevums šobrīd ir mācīt par lūkšanu. Ja mēs būtu teikuši, būs lūkšanu vakars vai lūkšanu stunda, es nezinu, vai tu esi pamanījis, bet es esmu to pamanījis, kad reizēm tā ir. Mēs apsēžamies ģimenē, teiksim, lūksim Dievu, un tad mēs laikam runāt par kādām lietām, un tas lūkšanas laiks izpaliek. Man liekas, būtiskākais, ko Jēzus vai mācekļiem saka, viņš lūdziet Tēvu Jēzus Kristus, manā vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Ja? Un man liekas, šis būtiskais ir Jēzus Kristus vārdā. Lūdziet, jūs neesat tā lūguši vēl. Un man liekas, ka atkal šeit ir tā lieta, ka cilvēki šo Jēzus Kristus vārdu uztver kā tādu maģisku formulu. Es lūdzu, ko gribu un kā gribu un dzīvoju, kā gribu un daru, ko gribu. Un tikai lūdzu pasaku Jēzus Kristus vārdā, un Tēvs debesīs uzreiz atzīmē klinkš, bija Jēzus Kristus vārdā, viss atbildam. Tā kā bērns atnāk pie manis un saka, mamma atļauj, ja? Jā, apmēram uzreiz tādā ir jādod visu viņam. Tas Jēzus Kristus vārdā nozīmē daudz vairāk. Jēzus saka Jāņa 15, ka jūs paliekat mani un mani vārdi jūsos, kad es un Tēvs mēs nāksim, ņemsim mājas, tad jūs paliekat manī. Ja? Un Jēzus Kristus vārdā nozīmē, ka es palieku Jēzu. Tas nav vienkārši, es pasaku maģisko formulu.
pieāķē beigās ķeksīt. Mēs par to parunāsim drusciņā vēlāk, kad raidījuma beigās patieši par šo raksturvietu vairāk, bet te ir 2 vārdi, kas mums ir tas, ko teica lūdziet, un ja runā par lūkšanu, man pašam liekas ir superīga ilustrācija, kur Jēzus stāstīja, ka templī ienāca 2, viens muitinieks, grēcinieks, un otrs farizejs, super taisnais, super labais, un tas tur skaita, un es esmu šitāds, un es esmu tāds, un es esmu super, atnāc Dievu priekšā palielīties bez maz vai, un ko man vajag, ja? Es varētu piezīmēt vienu lietu šajā situācijā. Farizeji mācēja lūgt, reāli, pēc idejas. Viņiem bija daudz grāmatu, kā lūgt. Laikā lūgt, viss pareizi, jā. Un tur ir šis muitnieks, kurš ir, nejēga garīgās lietās. Amatieris tādā. Jā, un Bībelē klāsts saka, ka viņš aizgāja atpakaļ mājās, attaisno citiem vārdiem uzklausīts. Jā, es vienkārši kāpēc to saku? Ir daudz cilvēku, kas saka, es nezinu, kā lūgt. Jā, lūdzu patiesi, lūdzu to, ko tev vajag. Un tu aizies mājās uzklausīt. Tu esi malas, tas ir tas, ko es gribēju pateikt. Viņš burtiski nozaga man vārdus un pateica jums, lūdzu godīgi, bet tas ir pareizi. Interesanti, iedomājies, es sēžu un es gribu atrast iespēju pateikt tev, ka tev ir jālūdz godīgi. Viņš atnāk, esi man griezniekam žēlīgs. Viņš godīgi atklāti pasaka. Modris tev to pasaka, ja? Pirms es esmu tev to paspējis pateikt. Tas nozīmē, ka tas ir svarīgi. Tas nav tā vienkārši, ka Dievs izstāsta līdzību, kungs Jēzus Kristus izstāsta līdzību bez nozīmes. Ja? Viņš izstāsta ar nozīmi, lai saprastu un lai zinātu. Un nav jēgas Dievam stāstīt kaut kādas muļķības. Tur man patīk arī tās speciālās lūkšana balss, pēdiņās patīk. Viņš ar tevi runā normāli sākās lūkšana, aiziet. Kungs, varenais tēvs, jā, un tu klausies, domā, Bet godīgi, mums visiem ir kaut kāds man arī bišķi lūkšanas, ir, es zinu. Kaut kāds veids, kā mēs, bet, Jēzus teica, viņš nav svarīgs patiesībā veids, ja, nav svarīga vieta, ja tēvs meklē tādus, kas viņu lūdz, ja pielūdz garā un patiesībā. Tas nozīmē, kas ir patiesi. Svarīga ir sirds, godīga lūkšana, pielūgt tēvu garā un patiesībā, pa īstam un godīgi. Lieliski vārdi, man patīk. Ejam tālāk. Nākamā raksturvieta ir Mateja evaņģēlijas 7:7. Lūdziet, tad jums taps dots. Jā. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klaudziniet, tad jums taps atvērts. Ja es nemaldos, šī raksturvieta ir izmantot, kur Jēzus mācīja lūgt Dievu un lūgt neatlaidīgi. Ja, klauvēt, meklēt, un ir skaidrs, ja tu ilgi klauvē, tev atvērs. Ja tu meklēsi, tu galā atradīsi, ja tu tiešām meklēsi. Viņš par to saka par lūkšanu. Ir kādas lietas, uzreiz tā tīri personīgi, kur domā, tu esi lūdzis, un kāds laiks ir pagājis, un galā Dievs tomēr ir devis. Pat ja tu konkrēti neatceries. Viens ļoti konkrēts gadījums, man liekas, momentā nāk prātā. Kā zina mans dēls Edijs, kad viņš nokrita, un viņam bija galvas trauma, galvas pamatas lūzums un 2 operācijas, un pēc visām operācijām. Nedēļu komā, pareizi, jā? Nedēļu komā, 40 dienas slimnīcā, pēc tam vēl mēneši rehabilitācijā un tā tālāk. Dievs viņu pacēla, bet viņam bija izņemts laukā tāds, 5 uz 5 tāds gabaliņš kaula galvā. Galvas kausā bija uztaisīts lodziņš, ar pirkstu varēja sajust ādu, un apakšā kaula nebija. Tieši tā, un redzēt, kā patiesībā tās smadzenes tur pulsē. Viņam bija paredzēta pēc gada vēl viena operācija. To nevar darīt uzreiz, bet pēc gada, kad tur viss nomierinās, sadzīst, tad tā ir vaļā un liek plastiku virsū. Jo normāli tāds kauls, caurums neaizaug. Tāds cohums galvā neaizaug. Nav varianti, nē. Un bija tā, ka visu šo gadu es lūdzu, daudz cilvēku lūdzu. Un tas, ko es darīju kā tēvs, viņš gāja gulēt katru vakaru un mazs 7 gadi, un es vienmēr liku roku viņam uz galvas un lūdzu Dievu par viņu. Un es uzliku to roku uz tās vietas tieši, un es katreiz jūtu, kā pulsē. Un tas patiesībā notika gada garumā. Es klaudzināju Dievam gada garumā. Daži būtu pateikuši, ka tev nav ticības. Tu uzliki roku, pielūdz Dievu, pulsē, nekas nenotika, tev nav ticības. Aizmirst, tagad sēdi mājās, gaidi, kad viss notiks. Cik reizi Jēzus gāja lūgt uz Iedzemāni? Viņam nebija ticības, viņš 3 reizes gāja. Viņš nebija ticības, viņš gāja 3 reizes. Tad laikā viņam tomēr bija ticība. Viņš gāja tik ilgi, kamēr Dievs viņam atbildēja. Zini, ko es domāju? Zini, kāpēc viņš gāja 3 reizes? Tāpēc, ka viņam bija ticība. Un vajadzība. Jā. Un viņš nevis vienkārši teica, ja? Viņam bija reāla ticība. Viņš pielūdza, viņam vajadzēja vēl, un viņš gāja vēl vienreiz. Tas pats, ko es domāju arī par pravietu, ka viņš lūdza par lietu, ja? Eli, viņš 7 reizes sūta puisis skatīties, kamēr viņš ierauga. Viņš neiet prom no tā kalna, jo Dievs ir apsolījis, ka būs lietas. Un
runājot par lūkšanu, varbūt tas neatiecās tikko kā uz ticību iesākušiem, bet man liekas, ka viens otrs nav saņēmis tikai tāpēc, ka viņš nav klausījis, ko Jēzus teica. Meklē, klauvē, viņš ir pametis, jā, jau kāds ir iestāstījis, ka tā ir neticība paprasīt Dievam 3 reizes. Bet vecā darībā ir teikts par Izraēlu, ka Dievs saka Izraēlam, es neteikšu precīzu raksturvietu, bet tur ir teikts, ka tu atstāji mani katru reizi tajā brīdī, kad es gribēju tevi svētīt. Ja, es esmu palaidis garām jau. Tu meklē, man ir jāsameklē un jāparāda. Es tev varēšu kaut ko parādīt. Jā. Es pats sameklēšu jau. Es noteikti, tā ir fenomenāli. Bet par ēdēju es pabeigšu. Tas pats fakts un nozīmētu operāciju. Jā. Konkrēti, mēs gājām uz šo operāciju un visus tos izmeklējumus pirms operācijas taisa. Un viņš negribēja, viņam vajadzēja asins no vēnes ņemt un viņam negribējās to darīt. Un atnāca ārsts un no rokām manuāli pārbaudīja to galvu. Viņš pagaidi, ejam uz kompjuteru. Ja es gāju uz kompjuteru un viņš uzlika viņu vēlreiz, noskanēja visu to galvu un viņš nāca ārā, viņš arī tā. Tas, ko ārsts teica, viņš teica, jūsu Dievs darīs brīnumu. Manam medijam tur ir kauls. Prātīgs dakters, paldies Dievam, riktīgs ārsts, pa īstam. Gudrs bija, malāts, divas operācijas veids un viss kārtībā. Paldies Dievam. Atzina Dievu arī, jā. Jā, kad cilvēks saprot, ka notikusi fenomenāla lieta. Tas nozīmē, ka mums jālūdz Dievu ir godīgi, tā, ko mēs sakam, atklāt, tā kā teica garā un patiesībā, ka patiešām mēs nākam pie Dieva bez krāpšanās, bez mānīšanās, necenšamies uztaisīt kaut ko un tās priekšnesuma lūkšanas, ja, tad jāprasa, kam es lūdzu, vai es raisu priekšnesumu draudzē, vai es vēršos pie Dieva. Un nākošais, ko mēs šeit runājam no Mateja evaņģēlija, ka patiesībā lūkšanām ir jābūt neatlaidīgām. Ja Dievs kaut ko ir solījis, ja, runājot par to pašu dziedināšanu, Bībele saka, viņa brūcēs, mēs esam dziedināti. Tā ir iespēja, Dieva paša dota iespēja, jeb iemesls vērsties pie viņa un turpināt vērsties pie viņa ticībā. Es gribētu vēl vienlieku teikt, kas ir svarīgi, būtiski visiem cilvēkiem, Jākab vēstule teica, lai mēs lūdzam, kam trūkst gudrības, lai lūdz Dievam, kas dod visiem, nepārmestams, ja, un gudrību tu vari sameklēt visur. Tu vari sameklēt mūsdienu pasaulē visdažādāko gudrību. Es tikai vienkārši ieteikšu padomāt. Tu teici pirms tam interesanti, ka viņš nerunāja Jēzus, nerunāja ar mācekļiem daudz, viņš gāja Dievu lūgt. Un padomā, ko tad tie mācekļi viņam būtu pateikuši pirms krusta? Ko viņi centās pirms tam pateikt? Ko Pēters pateica? Nu, viņš Pēters teiktu, iepērkām vēl bišķiņ zobenus vairāk, jā. Sitamies cauri, jā, mūkam projām, jā, jā. Un tad, kad tev ir vajadzīga dievišķā gudrība, tad to tu neatradīsi pie cilvēkiem, tu atradīsi pie Dieva. Un īpaši tādās situācijās, ka tev ir jāizlem un jāsaprot, ka ir tāds svarīgs izšķiršanās brīdis. Saprot, tas viss izklausās baigi skaistot, mēs te sēžam krēslā un runājam, bet tajā brīdī, kad tev reāli vajag, jā, bieži vien vairs nav, rokas nolaižās reizēm, jā, tev vajag un tu lūdz un nav, un viss. Un man ir bijušas personīgas traumas, jā, tur cilvēks saka, Dievs sūta ciešanas, tad tu piesauc Dievu. Vairāk īdi čīksti nekā piesauc, ja, tur, paldies, es tad atceros to raksturvietu, kur gars nāk palīgā mūsu tur nopūtām, ja, kad mēs nezinām vispār, ko lūgt. Varbūt tas notiek, bet reāli, bieži vien pat, nesanāk. Un tad vēl es esmu pamanījis, ka pats Dievs patiešām palīdz. Un tad, kad tev ir vajadzīgs tas spēks, lai vispār lūgt Dievs palīdz. Tā kā lūdziet tauta, tā ir svarīga saruna ar Dievu, un bez viņas ticīgās dzīves nav. Es pie sevis esmu pamanījis, ka, ja man tur sākās haltūrēšana ar lūkšanu, es palieku īgnis, neapmierināts kaut kādas rakstura izpausmes, kādas, vienkārši nepatīkams pašam, pēc tam kauns ir. Un kaut kā lūkšanā, kad tu sarunājies ar Dievu, Dievs runā ar tevi, Dievs maina tevi, Dievs burtiski kontaktējās ar tevi, tāpēc daudz ko var aizmirst. Nevajag aizmirst lasīt Dievu vārdu, lasīt Bībeli, nevajag aizmirst lūgt Dievu. Un es ieteiktu uzreiz, varbūt pašā sākumā, nevajag iespringt tur izlasīt grāmatu, vecis saka, es tur 17 stundas no vietas. Otrs saka, nē, es atkal lūdzu pa 5 minūtēm, ik pa pusstundā, ja. Kā tu arī, man liekas, teici, tas nav tik svarīga forma, svarīgi ir, vai es runāju ar tēvu, vai es runāju tad, kad man vajag, vai es runāju arī tad, kad man it kā nevajag, tāpēc, ka viņš ir mans tēvs. Tāpēc lūkšana ir svarīga, un ja es par to mācu, tā kā neatstājiet lūkšanu. Es tikai gribētu piepilst vienu lietu, metināšu klāt. Ir tā, ka, Bībeles lasīšanā, lūkšanā, ja man tomēr nav kaut kādas sistēmas vai regularitātes, tad pēc laika es nelūkšu un nelasīšu nemaz. Man ir vajadzīgs tāds
skelets, ja tā varētu teikt, tāds pamats, pie kā es pieturos. Rāmītis, kas tev drusku Jā, ja es esmu apņēmies lūgt no rīta, tad es to daru regulāri. Tas nav tā, es tā jūtos, es tā nejūtos. Praksa rāda, ka parasti es aizbraucu pa to ceļu, kas saucās, es tā nejūtos. Man ir laiks visam citam, bet nav laiks Dievu. Jā. Ņemiet to vērā. Svarīga pamācība. Efesiešiem 3.20. Bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķīgo varu, spēja darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam. Efeziešiem šī raksturvieta ir no Pāvila lūkšanas. Viņš lūk ceļu stāv priekšā no katra tauta dabūna savu vārdu. Viņš lūdz Dievu par efeziešiem. Jā. Un tad viņš šajā lūkšanā izsaka savu pārliecību. Tas ir tas, ko es šeit lasīju. Ja? Šak, savu brīnišķīgo varu iespēja darīt daudz vairāk nekā lūdzam. Ja? Vēl ir, ko viņš saka, ka darbodamies mūsos tajā pašā vispēcības varenībā, ar kādu viņš Kristu uzcels no miroņiem. Lielas, tas nozīmē, ka parasti tas, ko es šeit redzu, ja es lūdzu Dievu, tad man ir viss pamats cerēt, ka Dievs izdarīs vēl vairāk pāri par to, jo, piemēram, skaties, kā Dievs mūs māca. Dodiet, tad jums tiks dots, pilns, sakratīts, saspēdīts un pārplūstošs mērs. Ja Dievs no manis prasa tā, viņam uzticēties, tad viņš pats pretī nekad mazāk nedod. Tad nonākot viņa priekšā lūkšanā, ņemot vērā to, ko mēs te sakām ar tevi, ja? Lūdziet, dabūsiet, man ir visas cerības, ja? Tā kā, piemēram, Elija lūdz lietu, ka būs nevis lietus, bet būs lietus gāzi, ja? Bet man liekas, ir svarīgi vēl viena lieta šajā pašā sakarībā, kad cilvēki lūdz, un viņiem ir grūti ticēt, kāpēc, jo viņi nezina, tas ir Dieva prāts vai nav Dieva prāts. Man liekas, ka šī rakstu tad viņiem jāskatās, ir iepriekšējais raidījums, kad mēs runājam par to, ka Bībeli lasīt ir svarīgi, tad viņi zinās, kas ir Dieva prāts. Jā, bet šī rakstvieta, man liekas, runā par to, ka arī, vairāk kārtīgi mēs pieminam, lūdzat, prasat, sakat, prasat. Un Dieva gudrība, Dieva atziņa, kad es nāku pie Dieva, es izsaku savu vajadzību, un es apzinos, ka Dieva prāts, Dieva gudrība ir pārāks pa manējo. Un es nāku pie Dieva, un ja es, piemēram, Dievam lūdzu, es saku, Dievs, dod man ļoti vajag saldējumu, piemēram, pēc saldējumu. Ja Dievs zina, ka tas ir slikts man, tad Dievs man to nedos. Un es nāku ar šo attieksmi. Dievs zina, ka saldējums ir labs. Protams. Es gandrīz esmu pārliecināts, es tikpat kā. Jebkuru lietu, kas man nav vajadzīga, tas nav, es tagad paprasīšu, un Dievs man to iedos, tas man būs slikts. Es nāku pie Dieva, Dievs ir teicis, lūdzu, prasu, man ir šī drošība un paļāvība. Mani bērni var prasīt man daudz un dažādas lietas. Entās lietas viņi var prasīt man, bet daudzas no šīm lietām, es varu teikt, piedod, nē. Ja? Es neapvainos. Tu negribi dot droši. Es neapvainos, daudzas lietas es nevaru un daudz viņiem nevajag. Daudz viņiem nevajag. Bībelē gan rakstīts ir, runājot par lūkšanu, ka katra laba dāvana nāk no debes tēva, pie kur nav pārmaiņa ēnas. Runājot par to pašu, kur tā rakstvieta Matejā, kur es lasīju 7, ja klauvējiet, meklēt, atradīsiet. Un tā viņš tur tālāk runā, kad es lasīju šo nodaļu, viņš sāk runā, ka katra laba dāvana, ja jūs ļauni būdam, zina dot saviem bērniem labas dāvanas. Pasties tas, ko runāja par to nesaprašanu, ka es lūdzu Dievu un es īsti nesaprotu, līdz galam, ko vajag. Tas, ko mēs lasījām Efeziešiem Bībelē, ir, ko lūdzam vai saprotam. Tad viņa atbilde būs pārāka pat par manu nesaprašanu. Es teikšu tā, viņa atbilde būs pilnīga. Mana saprašana nav pilnīga, viņa atbilde būs pilnīga manā situācijā. Labs vārds, pilnīga. Un pasties, pirmā raksturvieta, ko mēs lasījām, pie kuras mēs atgriezīsimies drusiņ vēlāk vēl, ka jūsu prieks būs pilnīgs. Tas nozīmē, ka, ja es vēršos pie Dieva godīgā lūkšanā, man ir arī laiks, kurā es lūdzu Dievu pat tad, kad man nav vajadzības, vienkārši ar viņu runāju. Ja? Un es garā un patiesībā godīgi, mierīgi pielūdzu Dievu bez jebkādas tēlošanas, vienkāršā sarunā ar debes tēvu. Man patīk, kā es redzēju, kā viens melnais mācītājs vienreiz teica, viņš saka, lūkšana, tas ir saruna ar Dievu. Un viņš tā mierīgi saka un runā tālāk. Tad Dievs savā vārdā man apsola, ka viņa atbildes būs pilnīgas, un arī mans gandarījums par to, ko Dievs man dod, būs pilnīgs. Jā, es tikai gribētu iestarpināt, mazliet tu teici, arī tajā laikā tev pašam nav vajadzības, ja? Bībele ļoti konkrēti pat runā par kurām lietām vajadzētu lūgt, un tās vajadzības ir vienmēr. Bībele māca lūgt par valdībām un varām. Jā. Lai visu Bībele māca lūgt, lai ir miers. Bībele māca lūgt par to, lai evaņģēlijs tiek pasludināts visām tautām. Bībele māca lūgt par cilvēku glābšanu, jo Dievam, tieši tā. Tas nav Dieva prāts, ka cilvēki aiziet bojā. Lūdziet cits par citu. Ja tev nav vajadzība, kaimiņam varbūt tu lūdz par mani? Protams. Bieži?
Gan rīz regulāri. Tāpēc es jūtos tik labi. Es par tevi reti lūdzu, tu izties tāds baigi garīgs, godīgi atzīstos. Tas nav tāds tagad joks, ja, zin kā. Es domāju, jāsāk lūk par tevi biežāk būs. Man vajag. Man vajag, ka par mani lūdzu. Teikt, jo, es jūtu, ka vajadzētu. Mēs, protams, ar Modri Dusiņu jokojamies, bet tas, ko viņš saka, ir milzīga patiesība. Un reizēm cilvēks tā iesprūst jau uz to savu vienīgo grēcinieka tuvinieku, ja, un viņš no rīt līdz vakaram par viņu lūdz. Un apkārt ir vesela rinda ar cilvēkiem, ne jau tas, ka tu 10 stundas par to vienu lūgsi, bet tu lūdz par viņu turpini lūgt, bet tu vari iekļaut lūgšanā arī citus cilvēkus. Un skaties, kas notiks. Varbūt tavs grēcinieks, radinieks negrib nākt pie Dieva, viņš vēl pretojās, un tu sāc lūgt par citiem. Un tas cits nāk pie Dieva. Un kas notiek ar tavu ticību? Tavu ticība pieaug, un tu vēl vari pat tiešām jau ar lielāku drosmi lūgt par to savu radinieku, par ko lūdz Dievu. Tāpēc Dievs, nekautrēsimies lūgt Dievu, jo Dievs pats mūs ir aicinājis to darīt, un tas ir svarīgi, tas ir jādara. Klausies, mums ir vēl viena rakstu vieta, runājot par to pašu saprašanu, ja, un nesaprašanu. Jeremijas 33.3. Tur lieliski Dievs saka Jeremijam, piesauc mani, tad es tevi uzklausīšu, un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināms. Un šī, ja nemaldosies, pareizi atceros, jo, es, protams, pārlasīju visu šīs nodaļas, ne tikai šos pānus. Ja nemaldos, tad tur ir rakstīts, ka Jeremija vēl projām atrodās sardzes telpās cietumā, un valsts ir aplēgta. Ienaidnieks uzbruk, un viņš sēž burtiski ieslodzīts. Viņš ir Dieva pravietis, un Dievs saka, runā ar mani, un es tev pastāstīšu, kas būs. Ja? Es tev parādīšu, kas būs tālāk. Un es nezinu, kā tev. Man liekas, ka manā dzīvē, ja es esmu centies lūgt Dievu, lai es saprastu, ja? Es, protams, arī neiespringstu pārāk daudz par nākotni, bet Dievs vienmēr kaut kā nākotni ir kārtojis, un Dievs arī dod mieru par situācijām, ja? Dievs dod saprast, es nezinu, varbūt tu vari kaut kā vēl paskaidrot, to, kas šeit par lūkšanu. Tagad teikts, ka par nākamām lietām jautājot man. Cilvēkiem vienmēr, Dievs to saka, ja? Cilvēkiem vienmēr ir interesi par to, kas būs nākotnē, un es varu teikt, es kaut kā līdzīgi laikam tev tās nākotnes lietas, es ticu, ka Dievs sarga vada palīdz, un es lūdzu par nākotni, bet es kaut kā ļoti neiespringstu par to, kas būs un notiks, jo man ir šī ticība un pārliecība, ka vienalga, kas būs, notiks, Dievs man izvadīs tam visam cauri. Ja? Un jūs svētā gara vadība galu galā. Tieši tā. Ja, bet cilvēkiem vajag lūgt par nākamām lietām. Piemēram, Jēkabs saka, mēs braukšu un darīšu to un to pilsētu, tur tirgošos, čak jums vajadzēja teikt, ja tas kungs vēlēs. Ja? Citiem vārdiem, tu savu nākotni lietas Dieva rokās, lūdz par to, prasi Dievam, saki Dievam, ko tu vēlēsi. Un droši vien atkal nevis formāli, ja Dievs vēlēs, bet patiešām reāli apzinoties, ja Dievs vēlēs. Bet es atceros veco derību, tie paši Izraēla ķēniņi, tur viens otrs. Es to pravieti neprasīšu. Viņš man saka sliktu, kaut gan tas pat tiešām saka Dievu vārdu. Es labāk paprasīšu tos tur, kas man runā labu, ja. Un tāda cilvēka, man liekas, ka viņam ir bieži vien bail Dievam paprasīt, jo viņam liekas, ka Dievs no manis paprasīs kaut ko tādu, ko es nespēju izdarīt. Un es tev varu nomierināt. Par Jēzu mācekļiem. Paklausies, es viņus klās nomierināšu. Lai arī ko tu prasītu Dievam, viņš vienalga tev piedāvās nākotni, ko tu nevar izpildīt. Amen. Gandrīz vienmēr. Bez ticības Dievam patikt nevar. Neiespējami, saprot, tāpēc sēdēt un baidīties, ka tagad, šausmas uzzināšu, ko Dievs no manis sagaida, un es to nevarēšu izdarīt. Protams, ka nevarēšu izdarīt. To es tev varu pateikt bez īpašas atklāsmes no tā, kas Bībelē rakstīts pareizi. Un pasies, cik daudz tur Dāvids tur un Mūzus un citi piemēri, kad Dievs ar viņiem runā. Viņš saka, es ne. Un pēc tam pasies, ko Dievs izdara, ja? Par praviešiem viņš saka, es neesmu nekas. Gideons vispār piemērs tāds, pats pēdējais valstī. Atrada Dievs pēdējo valstī. Un pasties, kādu uzvaru. Mēs Dievam ir pat tāds īpašs prieks paņemt to, kas pēdējais, padarīt par pirmo. Bībelē teica, ka Dievs izvēlējās mūs glābt ar evaņģēliju. To tu saki tāpēc, ka esi otrais bērns ģimenē, nevis pirmais, jā? Viltīgi. Redz, kā viņa loci to raksturvietas loci. Bet nopietni, Modrim ir taisnība. Es atvainojos, es tevi pārtraucu, vienkārši tu man devi iespēju tevi paķert. Varbūt arī tāpēc es palieku un dzīvoju Jelgavā, jo tomēr mazāk pilsēta nekā Rīga. Ja? Es tikai pie Rīgā. Pie Rīgā dzīvo, malacis. Klausies, neskaties uz to, kas tu esi. Neskaties uz to, kas tev ir un kas tev nav. Ir jāskatās uz Dievu. Un ja ir kaut kāds veids, kā cilvēks skatās uz Dievu, tā ir lūkšana. Nevis mistiski vakarā stāvēt, lūrēt mākoņos, varbūt tev kādreiz tas ir jādara, jo mākoņi ir skaisti, bet skatīties uz Dievu burtiski nozīmē, ka es pievēršos viņam, saku, debes Tēvs, tu man esi vajadzīgs, un es lūdzu viņu.
Viņš atbild man. Lūkšanā es atzīstu, ka man ir vajadzīgs Dievs. Protams, es pazemojos. Es saku, es nevaru, man ir vajadzīga Tava palīdzība. Fenomenāli. Klausies, es gribu pielūgt Dievu ar Tev kopā. Debes Tēvs, Tev lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Kungs, es nezinu, kas nomoca šos cilvēkus, kas šobrīd varbūt skatās un kas skatās varbūt pat ierakstā Tēvs, bet, Kungs, mēs zinām, ka vēršoties pie Tevis, lūdzot Tavā vārdā, mans Dievs, mēs saņemam palīdzību. Tēvs, es Tev lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Dod ticību, dod drosmi, dod viņiem piedzīvot uzvaras, mans Kungs, un ja arī kāds gaida no Tevis dziedināšanu šajā brīdī, pieskaries un dziedini, Tēvs, es Tev lūdzu Jēzus Kristus vārdā, pagodini savu svēto vārdu, varenais Dievs, lai Tavs spēks nonāk viņu mājās, Dievs, lai viņi sajūt Tavu klātbūtni, Tēvs, un lai viņiem rodās šī vēlme skatīties uz Tevi, Dievs, ne kaut kā nereāli, bet vienkāršās, dabīgās, godīgās lūkšanās, Tēvs, jo es zinu, Kungs, Tavs vārds tā arī māca, ka mums jāpieiet pie žēlstības troņa bez bailēm, lai mēs saņemtu apžēlošanu, lai mēs saņemtu palīdzību īstajā laikā. Svētīts Tavs vārds. Āmen. Tev ir Dievs, nebaidies, vērsies pie viņa, uzrunā viņu, un viņš tev atbildēs. Un ja tu esi grēcinieks un grēkojis, un tev ir bail vērsties pie Dieva, lūdz viņam piedošanu. Lūdzu, lai debes Tēvs tev piedod, un stāsti viņam, ko vajag. Un Bībelē pat ir gadījums, atceries par šo sievieti, kas nepiederēja vispār pie jūra tautas, un Jēzus saka, neklājās atņemt maizi bērniem un dot suņiem, un sieviete saka, nē, un tomēr sunīši ēd no druskām, kas krīt no kunga galda. Un, ja es saku, sieva, ej, tavu ticību palīdzējis, un viņas bērns, viņas meita paliek vesela, tikai tāpēc, ka viņa neatlaidīgi lūdz Dievu. Kāds Dievs ir teicis tā, kad mūsu lūkšanas, teiksim, mūsu lūkšanas sauciens, jeb skaļums, jeb intensitāte, sauc kā gribi, ir tieši proporcionāli mūsu vajadzības lielumam. Jā. Jā, reizēm tas ir tik smagi, ka tu nevari neko, tu vari nopūsties, jā, bet ir tā, ka tev vajag, kā šī sieviete, viņa neatlaidīgi, viņa sauc, viņa dzen projām, ne, viņa iet, viņai vajag. Ja tev vajag, meklē, klaudiņas, sauc, Dievs atbildēs. Jā, lieliski. Lasam tālāk nākamo rakstvietu, kas mums vēl jāpaskatās ir, un tā ir 1. Jāņa vēstule, 3. nodaļa, 21. 22. pants. Ja, šīs visas raksturvietas ir no Bībeles, kas jums ir jālasa. Bībele ir tā grāmata, ko mēs lasām. Ērtību labad, lai man nebūtu daudz jāšķir, lai es varētu ātrāk atrast. Mēs lasām no nodarbībām, kur šīs raksturvietas ir izdrukātas un ierakstīts grāmatā. Mīļie, kad mūsu sirds nepazudina mūs, tad mums ir paļāvība uz Dievu. Un visu, ko mēs lūdzam, to saņemam no Viņa. Jo mēs turam Viņa baušļus un darām to, kas Viņam patīkams. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi jūsos, tad visu, ko jūs lūksiet, tas notiks. Jā, ņemaģēlis, ko Jēzus teica, ja jūs paliekat manī un mani vārdi jūsos, visu, ko jūs lūks debes Tēvs dos. Un šeit patiesībā ir tas pats, ja mums Dievs ir devis pārliecību sirdī, ka mēs piederam Viņam, mēs uzticamies Viņam, mēs lūdzam Dievu, un Dievs mums apsola atbildes. Un skaties, nevis saņemsim, bet saņemam no Viņa. Mhm. Tas nāk no Viņa. Tur pat nav šaubu, būs vai nebūs. Tas būs pārliecība. Man gribētos personīgi, lai man visu laiku būtu tāda ticība, ka jo es nevaru pateikt, ka es pielūdzu Dievu, man vienmēr tur dzelžaina ticība, ka viss būs. Ja. Reizēm man ir, un reizēm man nav. Un es pat nevaru saprast, kā tas īsti reizēm notiek. Vai nav arī tā reizēm, ka tev liekas, ka tev ir dzelžaina ticība un nav, un reizēm ka tev liekas, ka tev nav ticības un ir. Es kā mācītājs lūdzu Dievu par cilvēkiem. Un man ir bijušas situācijas reizes, kad es lūdzu Dievu, man liekas, es esmu pilns ticības. Viss būs. Un kāds var teikt, viņa ticība vai vēl kaut kas. Man ir bijušas situācijas, kad es lūdzu un liekas, nekas nebūs. Kas tad ir ticība? Jā, cilvēks brīnās, un tu brīnies, ka kaut kas tomēr notika. Jā. Viņam viņš jau nezina, kā es jūtos. Jā. Mācītājs stāv, runā, lūdzu, liek rokas virsū, lūdzu, viss notiksies. Viņš nezina mans sajūtas. Jā. Bet tas vienkārši vēlos to teikt, ka ticība nav sajūtas. Ticība ir pārliecība par nedaudz lietām. Jā, bet mēs mēram ticību bieži vien sajūtas, ka man ir ticība, jo es tā jūtu, man nav, jo es tā nejūtu. Kas tad ir ticība? Es daru to, ko Dieva vārds saka, un Dieva vārds saka, Dievs rūpējās par rezultātu. Tad runājot par lūkšanu, mēs varam teikt tā. Ja es nepareizi saprastu tevi, tad tu man palabo. Tas nozīmē, ka ja es tagad sēdēšu, un tā kā jau arī sākumā teicu, ka ja es gaidīšu pareizo sajūtu, kad es tagad uzticos Dievam, tagad es viņam prasīšu, es patiesībā varu palaist garām vienkāršu, mierīgu sarunu, jeb skatīšanos uz Dievu, vēršanos pie Dieva lūkšanā. Un man ir jāmēra sajūtas, bet
jau tas fakts vien, ka es vēršos pie Dieva, jau norāda, ka vismaz kaut kāda ticība man ir. Tieši tā. Ja? Tā kā nevajadzētu atteikties no lūkšanas, vajadzētu pievērsties Dievam un lūgt Dievu. Turpat 1. Jāņa vēstulē ir vēl viena rakstuvieta, 5. nodaļa un 14. pāndam. Es vēl nogurs, var izturēt? Būs labi? Mierīgi, es pēc tam atpūtīšu. Tu pēc tam atpūtīsies. Mēs izlasīsim šo rakstuvietu, es tev apsolu. Un tad, kā tu teici, Jēkabs saka, ja Dievs vēlēs, mēs uztaisīsim pēc tam nelielu pārtraukumu pēc šīs rakstuvietas apskats. Un tad mēs tuvāk apskatīsim Jāņa evaņģēlis to, ko mēs sākumā lasījām. Jā, klausies šo rakstuvietu. Un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūsu. Ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Ja zinām, ka viņš mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa lūguši. Amen. Es tagad sēžu un domāju, man arī, es domāju, tagad vajadzētu kaut kādu baigi spilgto ilustrāciju, ja, ko Dievs ir devis, bet man pat ir bijušas situācijas, kur Dievs ir devis, ko es arī neesmu lūdzis, ja, ko neesmu prasījis, bet ir lietas, ko es esmu lūdzis Dievam, un tas ir noticis. Vienkārši ir noticis. Un atkal, man ir cilvēki teikuši, agri tev vienmēr ir jābūt šai dzelžainai sajūtai, pārliecībai, ja? Bet skaties, paklausies. Ja lūdzam pēc viņa prāta tas, ko teici, mēs zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa lūguši. Nevis kaut ko citu. Tad, kad es lūdzu Dievu, saņem nevis kaut ko citu, bet tieši to, ko es esmu lūdzis, un to, ko mēs runājam, ka lūkšanā es ne visu saprotu, kas man būtu pareizi vajadzīgi līdz galam. Un tad Dievs pēc savu varenā prāta un lielās žēlstības vēl to dod pilnīgā veidā man. Atteikties no lūkšanas nozīmē atteikties būtiski no Dieva svētības un no Dieva atbildēm, ne? Izvairīt, tas būtu apmēram tā kā par to tavu saldējumu. Šodien veikals dala bezmaksas saldējumu, un tu saki, nē, es neiešu, jo man Es neticu, nevar būt. Nevar būt, es neticu, jā, šodien neiešu. Visi pilsētas staigāja ar saldējumu kasēm, un visi mazie bērni ēd jau noēdušies tā jau, ka ne, un tu joprojām netici un neies, jā, jo. Daudziem šī rakstu vieta ir tāds kā traucēklis. Kāpēc traucēklis? Viņi saka, kā es teicu, ka es lūkšu kopēc viņa prāta. Un man liekas, protams, ticības pamats ir Dieva vārds, un tad ir cik ļoti būtiski ir šīs abas lietas, ja? Būt balansā. Būt balansā ir Dieva vārds un ir lūkšana, jo manas lūkšanas pamats ir vārds. Vārdā ir teikts, ka es varu lūgt. Vārdā ir teikts, ko Dievs dara, ko viņš nedara, kāds viņš ir, ko viņš saka jā, kam viņš saka jā un kam viņš saka nē. Ja? Bet Bībele arī saka, jūs lūgumu lēnāk zinām Dievu priekšā bez kurnēšanas. Jā, pateicība. Jā. Ja man ir kaut kāds lūgums, es varu vērsties ar to pie Dieva. Tieši tā, ko es teicu, ka tu vērsies ar šo lūgumu pie Dieva un ļauj Dievam izšķirt. Tas nozīmē tā, ja ir raksturvietas Bībelē, kuras es zinu un kuras saprotu, tas ir Dieva prāts, es mierīgi droši lūdzu. Ja ir kaut kas, kāda ir mana personīgā vajadzība vai lietas, par kurām es gribu lūgt, un es īsti nesaprotu, ja, tad nav gudri nelūgt. Jā. Jo zinot, ka Dievs saprot, ko, ja, bet pareizi ir tieši otrādi lūgt un saprast un uzticēties, ka Dievs sakārtos tieši tā kā vajag. Ir otrs grāvis, kas, teiksim, ir cilvēkiem, viņiem kādu lietu gribās, viņiem kaut kas viņiem sirds ļoti velk, un tādā pašā laikā viņi, nesaka to Dievam, viņi to ietiek par tos skaistos vārdos. Ja? Jo Bībelē teica, kas pēc Dieva prāta, un tad viņš ir kungs, lai tavs prāts, bet viņa sirds ir tajā. Ja? Un godīgi pasaka, ka tu gribi to. Godīgi pasaka, ka tu vēlies to, ka tu gribi. Dievs tev godīgi pateiks, tev to nevajag, vai pateiks, ka tev vajag, Tad tu godīgi pieņem. Viss kārtībā. Tas ir saprotams. Nav jāiesprings, nav jācepās, ir jāuzticās debestēvam, ir jālūdz Dievs. Klausieties, mēs aiziesim nelielā pārtraukumā, ja? Druscītiņi atvilksim elpu, un tad atgriezīsimies atpakaļ, un atgriezīsimies pie pirmās raksturvietas, kuru mēs šovakar lasījām un izpētīsim. Līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā. Lūdziet, tad jūs dabūsiet, ka jūsu prieks būs pilnīgs. Par to mēs arī runāsim pēc īsā pārtraukuma. Tiekamies vēlāk.
Sveicināti, mēs esam atpakaļ un pirms mēs turpinām ar raksturvietu, gribu jums atgādināt, ka kopā šādas ir 7 pārraides, kuras jūs varat atrast ar nosaukumu raidījums Vektors online, un tad ir numur 1, numur 2, numur 3, numur 4, numur 5. Varat meklēt caur Baltijas jauniešu festivāla mājaslapu, bet šī mājaslapa, iespējams, ka viņi nebūs mūžīgi, bet YouTube vietnēs jūs varat atrast šos raidījumus un iesaku jums apskatīties, ja jums, protams, patīk. Un ja jums patīk, ja tas vārds jūs uzrunā, dalieties to, stāstiet citiem un lai cilvēki klausās. Es domāju, ļoti vienkārši, te nav nekas pārāk sarežģīts un mēs arī necenšamies atrast kaut ko sarežģītu, jo šī mācība ir domāta cilvēkiem, kuri spēr savus pirmos soļus ticībā un uzticās Dievam. Tāpēc atpakaļ pie raksturvietas, ko es jau solīju Jāņa 16:24, Jēzus to saka saviem mācekļiem, un viņš saka šādus vārdus. Līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā, lūdziet, tad jūs dabūsiet, ka jūsu prieks būs pilnīgs. Runājot par to Jēzus vārdā, tur iesāk teikt, ka tas nav kaut kāds tāds vienkārši mistisks ķeksīts, ka es apakšā tā kā autorizācijas zīmogu uzlieku, saraksts ar visām manām vajadzībām un beigās Jēzus vārdā, un tad tas obligāti notiek. Es jau teicu, kad arī Jāņa evaņģēlijā mēs lasām 15. nodaļā Jēzus saka, ka jūs paliekat mani vārdi jūsos. Jēzus saka, ka viņš ir vīna koks, mēs esam zāri, ka mēs bez viņa nekā nespējam. Un patiesībā, kad mēs skatāmies Dievu vārdu, tad mēs pat nespējam labu domāt bez Dieva. Ja? Un šīs lietas, kad mēs nākam pie Dieva, lai mēs nāktu pārliecībā un ticībā, mums vajag šo pārliecību un ticību. Bībele saka, ka grēks mūs šķir no Dieva. Un jūs lasat vecā derībā, Dievs Izraēlam saka, viņš saka, ka manas ausis nav aiztaisījušās. Tās esmu palicis kurls, bet jūsu grēki šķir. Citiem vārdiem, tu nevari dzīvot dzīvi, kā pagadās, un vienkārši teikt, es nāku Jēzus vārdā, un tas viss notiks. Tas ir pasaka par Aladinu un boļu lampu, pasaka tur pareizos vārdus, un tad tur bija durvis atvērās. Es neatceros tas vārdus, kā tur bija, Yeah. Bet tu esi Kristū, tu esi tērpies Kristū, kā Bībele saka, tu esi jauns radījums Kristū, un tu dzīvo tajā. Skaties, ja mēs runājam šeit par tā kā citos rādījumus par atslēgas vārdiem, svarīgiem vārdiem, tad laikam nevajadzētu vispirms domāt par to, kādā vārdā lūgt, bet vajadzētu vispirms domāt laikam par vārdu lūgt, kā es sev rakstu. Tas, nevis tagad filozofēt, kā man panākt sev vēlamo atbildi, bet sākt runāt ar Dievu. Bet ar Dievu nevar izfilozofēt, kā es varu panākt vēlamo atbildi. Protams, ka nevar. Ir cilvēki, kas ļoti strikts, tev vajag nākt, tu nāc tur, tev pareizais vārds tur, pareizais vārds tur. Dievs nav formula matemātiski, tu nevari viņu matemātiski izskaitot. Dievs uzlūko sirdi. Dievs redz, vai tu nāc Jēzus vārdā, vai tu nenāc, varbūt patiesībā tu nāc dziļi savā vārdā, tas sirds motīvs, tavs sirds interesi, un Bībele saka, Jākoba vēstulē, ka tādām sirdīm, ka tu lūdzu un nedabū neko. Jā. Ja tu lūdzu, lai šķirst savās kārībās, varbūt tas ir kaut kas cits, kas ietekmē tevi, Dievs redz sirdi. Tas nozīmē tomēr, es gribētu vēlreiz uzsvērt to, ir jālūdz. Ir jālūdz Dievs, ir jālūdz Dievs un atkal nesēdēt, nečīkstēt, es tomēr nedrīkst, man aizliegts, nāc lūdzu. Un lūkšanā Dievs uzrunā, pareizi. Dievs pārliecina, tu varēsi nožēlot grēkus, ja tev vajadzēs, un tu varēsi lūgt Dievu. Lūkšana ir svarīga, mēs vēršamies pie Dieva. Un skaties, tas otrs Jēzus Kristus vārdā. Es sev pierakstīju tā par to, ka tas būtiski tā lūkšana ir, ja tu pats un tas, ko tu lūdz, ir autorizēts Jēzus Kristus vārdā. Viņš ir tas būtu apmēram tā. Arī Jēzus varētu to paprasīt, ja Jēzus tā ir gatavs parakstīt. Citiem vārdiem, tu nāc tā kā Jēzus vietā pie Dieva troņa un to prasi. Tas ir būtiski, ja es nāku tavā vārdā, citiem vārdiem nozīmē, ka tu mani pilnvaroji iet pie kāda un prasīt. Tas būtu tieši tas pats, kas tu iet un prasīt. Apmēram tā kā tāds diplomātiskais dienests, Es šeit ierados ar savas valsts pilnvarām pārstāvēt savu valsti, un mūsu valstī ir lūk šādas intereses. Un mūsu valsts vārdā es to saņemu. Tas nozīmē, ka ja es esmu Dieva bērns un es vēršos pie Dieva, tad es kā Dieva bērns sagaidu no savu debesu tēva, jo mēs pie Dieva nākam cauri Jēzu Kristu. Tā. Un mēs saņemam, tā kā vēstulē Ebreju rakstīts, piesim pie žēlstības troņa, lai saņemtu apžēlošanu īstajā laikā. Lielisks teksts. Un es, kad sev lasīju šo raksturvietu, ka es sev pierakstīju tā, ka ja es lūkšu Jēzus Kristus vārdā, patiešām apzinoties, ka es esmu Dieva bērns, ka es esmu Jēzu Kristu, ja jūs paliekat manī un man vārdi paliek jūsos, visu, ko es manam tēvam lūksiet, viņš dos, tas nozīmē, ka gan tas, ko es lūdzu, iemesli, kāpēc es lūdzu, kas es pats esmu, Dievs to visu redz. Un ja es esmu Jēzu Kristu un viņš ir manī, tas, ko mēs lasījām arī Jāņa vēstulēs,
man nav jādomā, ka Dievs man kaut kādu viņam vienu zināmu, spītīgu iemeslu dēļ nedarīs to, kas ir nepieciešams. Amen? Tieši tā. Atkal atceroties to, ko es tagad domāju, ka Bībele saka, dzenieties pa priekšu pēc debesu valstības, tad viss jums pārējās lietas tiks piemestas. Pareizi? Jā, tu man vienkārši piekrīt, jā, tāds baigi žēlsirdīgais. Tu esi taisnība saki, nu ko lai es nezinu. Visu taisnību es nevaru pateikt patiesībā, jo ar lūkšanu tā, par vēl vienu lietu, ko es gribētu par lūkšanu parunāt, tiem, kas ir ticīgi cilvēki un palikuši ticīgi tikko, kā var būt. Tas, ko mēs jau runājam par lūkšanu, teica, ka jābūt kādam laikam, ka lūdz Dievu. Es jau iepriekšējā raidījumā teicu, kur mēs runājam par Bībeli, ka Bībele ir viena no tām disciplīnām, kur nākās piespiesties. Ja? Es tur varu apsēsties, un, ja man ir laiks, es tur izlasīt ētās nodaļas. Ja? Tur reizēm es vienkārši pajām apsēžos, izlasu veselu vēstuli, jo tā ir vēstule, tas ir viens gabals, un es ignorējot nodaļas un pantus, izlasu visu kopā. Ja? Reizēm ir tā, ja, ka tev tas un tas un tas un tas un vēl kaut kas, ja? Un tur 3 zilbes nevar tai Bībelē salikt kopā. Un tad arī ar lūkšanu, kad skaties, ja? Tur reizēm, man ir reizes, jā, man vajag lūgt, man ir kaut kas vajag, es izdomāju, man tur visi ģimene aizgāja gulēt, un es tur varu mierīgi pa savu darba kabinetu tur cepties un vārīties, cik ilgi es gribu. Ja? Un tad ir reizes, ja, kad, man ir bijis reizes, ka es notupu uz ceļiem, es par neko nepasaku. Vienkārši vispār negribās vienkārši. Es nezinu, kā ir citiem cilvēkiem, bet es esmu atklājis, sieva pasauc uzēst pusdienas vienmēr viegli. Ja es neesmu pārēdies, ja? Padzersim kafiju, protams, ja? Bet šīs 2 disciplīnas kaut kādas, viņas prasa piespiešanos. Jēzus paaicināja mācekļus lūgt, viņš paliek nomodā, lūdzat kopā ar mani. Viņi arī aizgāja gulēt. Tas ir labs mācekļus arī, Čengs un... Gars ir labprātīgs, miesa vāja. Ja? Es tikai vienu lietu vēlos pieminēt par lūkšanu. Ja? Tu vairāk kā tik teici, lūkšana ir saruna ar Dievu. Lūkšanā mēs runājam ar Dievu, bet viena būtiska lieta – ar Dievu nav iespējams sarunāt. Dievs uz darījumiem neielaižas. Dievs ļoti konkrēti rīkojas saskaņā ar savu vārdu. Viņš ir pateicis, viņš ir nolicis robežas, kādās viņš rīkojas. Bet saruna tā ir vienalga, tā ir saruna. Protams, jo viņš runā, mēs atdodam. Tu saki, jā, Dievam, bet... Tas nav darījums, ok? Tieši tā, tu nevari sarunāt kaut kādas lietas, ja? Ķenču lūkšana latviešu droši vien es mēneku laikus skolā mācu. Tas, kuram bija tik plāns deguns, kas vecs pielika vienā pusē gaismu spīdēja otrā pusē. Okay. Tas pats, jā. Tas pats. Vecais ķenčs, ko viņš tur lūdz atgādina, es jau vairs neatceros. Viņš mēģināja, lai viņam labāku gabaliņu tur iemēra. Viņš mēģināja... To zaļo pļaviņu viņam gribējās, jā. Viņš mēģināja sarunāt, viņš stāstīja visu, ko viņš izdarīja. Garīgs brālis tāds ķenčs, tāds garīgs brālis. Un tā, ka es tā runāju par to garīgu brāli, man liekas, ka draudzēs ir pilns ar tādiem ķencīšiem klausies, ne? Cilvēki, kas zina Dievu, gribu Dievu prātu savā dzīvē visbiežāk. Viņi jūt, ko Dievs saka un ko Dievs runā. Viņiem ir viņa domas un viņa ceļš, viņi cenšas tās kaut kādā veidā. Viņi domā, ka viņiem izdosies. Nevienam nav izdevies, viņiem arī ne. Un otra puse tam stāstam, man liekas, ir tāda, ka daži gribētu lūgt un vēlns viņiem saka, tev neizdosies. Nav vērts. Dievs to negrib, Dievs to nedos, Dievam ir žēl. Un Dievs te grib tevi paspīdzināt, pamocīt. Un tas ir atkal otrs grāvs, man liekas, ka tu vajag lūgt. Tas, ko mēs lasījām, pasties, vissvarīgākais vārds lūdziet. Tāpat ir pavēle, ja? Jā. Ja es saku, viņš pavēlē, lūdziet, tad jums taps dots. Viņš teica, lūdziet bez mitēšanās. Viņš stāstīja līdzību par atraitni, kas nāca. Viņš stāstīja līdzību, viņiem ar vienu būs lūgt un nebūs pagurt. Ja viņi nāca pie tā netaisnā tiesneša un meklēja gairiem prasīja. Bet bez mitēšanās, tas tāds baigs sarežģīts vārds. Cilvēks tikko kā palīdz ticīgs. Jā, viņš tagad, mēs runājam, viņš saka, jā, mācītāji, es esmu gatavs lūgt Dievu, un tagad tu uzreiz pasaka bez mitēšanās. Viņš saka, saprot, ka neatlaidīgi. Tas ir nepārtraukt lūgt. Tas nav, ka tu šodien pielūdzi uz visu nedēļu. Vai parunāsim tā reāli par dzīvi. Tu mašīnā brauc, tu kādreiz Dievu lūdz? Jā. Tas nozīmē, tu brauc stūrē un lūdz Dievu. Jā. Un satiksmes noteikumos nemaz nav aizliegts. Tu par mobilo nevar runāt, bet Dievu lūgt drīkst. Dievu lūgt var. Paldies, mums ir garīgie satiksmes noteikumi mūsu valstī super. Kādreiz, kad tu sēdi dievkalpojumu laikā, kāds mācītājs sludina, piemēram, tā kā es, ja tev paliek garlaicīgi, tu sāc Dievu lūgt. Daudz lūdzu par tevi. Jo tu vispār šausmas, tu uzreiz sāc lūgt Dievu. Pareizi, dievkalpojumu laikā, mācītāju runas laikā, tu var lūgt Dievu. Amen. Noteikti pielūgsim dievkalpojumu laikā. Arī var lūgt. Arī var lūgt, un arī vajag lūgt Dievu. Stāžot pie stūras mašīnā, var un vajag lūgt Dievu. Ok, labi, viņš nesēž pie stūras, viņš brauc tramvajā. Zini, ko es esmu pamanījis? Ir grūti lūgt sēžot pie stūras, ja tu pārkāp noteikumus.
Kaut kā nelūdzās. Nevajag pārkāpt, saprot, tu brauc normāli, nu. Bet tad, kad tu brauc normāli, dari to, kas ir pareizs, Dieva acīs, te ir tā lieta, lūgt pēc Dieva gribas uzklausām. Jēzu Kristu, ja es jau zinu. Tad... Bet zini kā, man daži ir teikuši tā, godīgi. Man jau Dievs sirdī runāja, ka tur policijas nebūs. Es tā, atstāsim to, lai katrs pats padomā, ko viņam Dievs runāja, ko nerunāja, bet Dieva vārds ir jāievēro. Pareizi. Amen. Un ko es cenšos pateikt, varbūt tādā vienkāršā veidā. Dāvids saka, viņš saka savā guļas vietā. Jā. Viņš atlaižās gultā, viņam droši vien acis vaļā, viņš saka, tēvs, paldies tev. Vienamais. Tas nozīmē, ka, tas, ko mēs sākumā teicām, Bībele saka, ir jālūdz, un tas, ko tu teici, jāpielūdz Dievs garām patiesībā. Vajag lūgt. Tur nevajag kaut kur iespringt īpaši, un tur izrādīties vai vēl kaut kādā veidā, Un interesanti, ka Dievs ir apsolījis arī runāt, piemēram, par gavēšanu, kur daži izvēlās arī vēl gavēt papildus lūkšanai. Viņš saka, tad neiztēlojies, ka tu esi baigais gavētājs. Viņš saka, svaidi savu vaigu, viņš saka, lai tu izties gandarīts un apmierināts ar to, ko Dievs tev uzticējis. Bībele saka, ko mēs slepenībā darīsim, ļoti kungs mums atmaksās. Un ir cilvēki, kas lūdz, teiksim, stundām, tad viņi stāsties 5 stundas lūdzu, 6 stundas lūdzu. Bībele saka, tev ir sava alga. Tāda sociāliskā sacensība, jā. Bībele saka, ja gribu lūgt, tad ieies savā telpā, kambarī, Bībele saka, istabā, vienalga, aiztais durvis un tad lūdzu. Lieliska rakstavieta. Man prieks, ka mēs līdz viņai nonācām, un arī mūsu raidījuma noslēgums tuvojās. Vienkārši man šis raidījums pagāja kaut kādā milzīgā ātrumā. Es pat nesapratu, kurā brīdī viņš pagāja, bet tas, ko Modrs citēja no Bībeles, Jēzus teica, viņš teica, ka nevajag rādīties īpaši cilvēkiem. Nē, tev baznīcā ir jālūdz. Jā, tas ir daļa no tavas kalpošanas. Tu lūdz, un tu vari lūgt arī skaļi draudzē, bet tavas lūkšanā viņam ir jābūt arī tavā istabā, tavā mājā, ka tu aizēji, ka neviens tevi neredz. Un tikai Dievs redz, ka tu esi lūdzis Dievu. Un tev nevienam nav jāatskaitās, cik tu stundas lūdzu vai nelūdzu, bet debes Tēvs gaida tikšanos ar tevi. Iedomājies, ja tava sieva ar tevi sarunātos tikai publiski. Centrālajā laukumā ar mikrofonu skaļi kliedzot, lai visi pilsēta dzird. Vienā brīdī jūs ap divu beigt dzīvi kaut kādā psihenē. Tas nav normāli, ja? Un ir jārunā publiski, ir jākontaktējas publiski ar Dievu, bet ir personīgās lūkšanas. Tu aizej mājās, tu aiztaisi savus durvis, un tu to nedari tāpēc, ka cilvēki to zinās, un tu to arī nestāsti cilvēkiem, ko tu darīji, ko nedarīji. Bet tu lūdz debes Tēvu, un viņš runā ar tevi. Un zini, kas ir? Es esmu piedzīvojis Dievu klātbūtni personīgi dievkalpojumos super, fenomenāli, lieliskā veidā. Bet ir tādi brīži, kad es esmu lūdzu Dievu, man liekas, ka Dievs ir tik tuvu, vienkārši tajā jau tur nakts tumsā, tur neviena nav, visa ģimene jau guļ, ja? Un viņš ir, saproti, viņš ir, tu vienkārši, jā, es zinu, es ticu, bet tad, kad Dievs ļaus ēst, viņš ir, tāpēc lūdz Dievu, lūgt ir svarīgi, lasi Dievu vārdu, lūdz Dievu un vērsies pie Dieva, Jēzus Kristus vārdā patiešām, lai Dievs tev varētu svētīt. Mēs noslēgsim ar lūkšanu, varbūt Modra noslēgumā pielūdz Dievu, un tad mēs arī šo raidījumu varēsim šodien beigt, un kad Modrs teiks āmen, tad mēs arī esam visu šodien pateikuši. Lai Dievs tevi svētī, tiekamies nākamā otrdien. Vai tu varētu kopā ar mani lūgt? Jā, kur tu esi, kur tu skaties? Amen. Lūdzu. Debes Tēvs, es tev pateicos par šo žēlastību un privilēģiju, Dievs, ka tu visvarnais kungs, ķēniņš, kam ir tik liela gudrība, spēks, autoritāte, vārgi, kas radījis debes un zemi, kungs, tu runā ar mums, un tu gribi runāt, Dievs, un tu pat aicini mūs, lai mēs to darām, un es lūdzu, Jēzu, palīdz man lūgt, kungs, palīdz man lūgt, Dievs, palīdz ikvienam, kas mūs klausās, Dievs, palīdz viņam lūgt, Dievs. Kungs, es lūdzu, Jēzu, māci mūs lūgt neatlaidīgi, Dievs. Es lūdzu, kungs, Jēzus vārdā, palīdz mums lūgt tik ilgi, kā mēs saņemam rezultātu, Tēvs. Es tev pateicos, ka tu esi apsolījis lūgt, un ka mēs saņemsim atbildi, kad mēs lūgsim, mans Dievs. Es slavēju tev vārdu, un es svētīju tavā vārdā, Dievs, ikvienu, kas klausās. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Tā.